Kalpi Straumēnu mājā dzīvoja gadiem ilgi, jo viņus šeit nesaistīja saimnieka laipnība vien. Viņiem katram bija pa vienai vai divām govīm, kuras tikko varēja pavilkt savus smagos tesmiņus, nākot mājās pusdienās un vakaros. Bet viņus visvairāk Straumēnos turēja senais mājas gars, ierastu darbu nemainīgā kārtība, un tam viņi kalpoja vairāk nekā saimniekam. Tas arī viņiem piešķīra neatkarību, jo kas tad saimnieks bija? Dievs viņu šeit bija padarījis par augstāko rīkotāju, un viņš tiem tikai nodeva viņa pavēles, un tās vajadzēja izpildīt, lai mājā valdītu kārtība un lauki un kūtis neatrautu savu devību, kas viņus baroja. Bērni un jaunie ļaudis, kas šeit auga, bija mācīti bez skolas, jo vecāki ļaudis un vecākie viņiem sniedz tikai pārbaudītas zināšanas, ticējums un parašas, ko kopš nezināmiem laikiem vecāki pasniedz jauniem kā ceļa lampu. Tā viņi auga līdzīgi kokiem vai atkal dila, ejot cauri dienām un gadiem, kā dilst lemeši caur zemi ejot. Še izcēlās arī strīdi un nesaskaņas, bet visi apvainojumi sadzija tikpat ātri, cik ātri apvelkas ar jaunu mizu kokam cirsta vāts. Cilvēks nebija viens pasaulē, bet viņš bija no jautrās cīruļu cilts, un kā tie no rītiem paceļas dziedādam pret debesīm, tā ļaudis no rītiem ar dziesmu cēlās pretī darbam. Viņi domāja vienādi un ticēja vienādi, un caur visu tautu gāja tā pati skaņa, kāda iet caur labi noārdētu podu, ja viņam piesita ar Bet restarts sācies ir kārtīgi reiz ar Straumēnu priekšlasījumu. Cik ilgi šo lietu es turpināšu, pagaidām tiešām nezinu. Laikam visdrīzāk tik ilgi, kamēr pašam neapniks, un kamēr tauta nesāks bļaut, ka tas nav vairs stilīgi un nav vairs interesanti. Bet neliels varbūt skaidrojums par vārdu. Pašās beigās šim citātam tā tad bija noārdēts, skan kā noārdēts pods, tad ārdēt ir vecvārds, kas faktiski apzīmē rūdīt metālu. Tātad tie, kas apmēram saprot, par ko ir runa, tad es domāju, ka uzreiz tā situācija kļūst skaidra, proti tas pods šajā gadījumā ir metāla katls, domāts, un norūdīts metāla katls, ja tam uzsit par roku, tad viņš arī skan gluži kā zvans. Tad tas tā atsauksme šoreiz bija no Edvarda Virzes šajā sakarā. Tā kā vārdi, kas mums ir sen pazuduši no leksikona, es arī tādu patiesībā pirmo reizi dzirdēju un nācās meklēt, ko tas nozīmē. Tātad ārdēt nozīmē rūdīt metālu. Mēs arī esam norūdīti, kā Formula 1 līdzjutēji, es domāju, norūdīti pagaidām ar intrigas trūkumu, bet joprojām turpinam sakot līdz čempionātam, meklējam tās intrigas un jaukumus citās lietās. Un jaunā sezona, nevis jaunā sezona, bet jaunais gads ir iesācies ar diezgan skaļiem jaunumiem, jāsaka uzreiz tā, un es lēnām arī krāju informāciju, krāju materiālu priekš šī jaunā podkāsta, liku kopā un pie sevis domāju, ka janvāra otrajā pusē noteikti būs arī sakrājies, ko parunāt. Nav jau nekas steidzīgs, nav nekas aktuāls noticis pagaidām vēl pirms varbūt prezentācijām jāpaspēj ierunāt kāds podkāsts, bet vakardienas notikumi to visu sagriez kājām gaisā un pilnīgi skaidrs, ka ir nedaudz jāparunā
jāparunā pie mikrofona, un, protams, jūs visi zinat, par ko ir runa. Ginters Steiners ir pametis Haas komandu. Tas ir tas lielākais jaunums, un pie tā arī ķeršos klāt, kā man mācīja viens ļoti gudrs podkāstos cilvēks, tad viņš teica, ka nevar atlikt svarīgāko lietu vai svarīgāko tematu vai aktuālāko tematu, ko visi gaida uz pēdējām podkāsta minūtēm vai uz pašām beigām. Jāsāk ir ar to, jo līdz tam var daudz arī neizturēt. Tā kā šoreiz es paklausu un sāku ar pašu karstāko kartupeli. Steiners tātad pameta Haas komandu. Šis ir šoks un bija šoks, un man pilnīgi noteikti tas ir šoks, ja kāds no jums saka, ka bija tas prognozējams un jau gaidījāt to, vai jūs esat ārkārtīgi labi informēts, vai arī bišķiņ mānaties. Lai kā, Steinerta aiziešana no Haas komandas, manuprāt, tomēr ir diezgan seismisks notikums šai vienībai, ņemot vērā, ka šī komanda, viennozīmīgi mazākā komanda visā Formulā 1, ņemot vērā, ka šī komanda arī pēc pastāvēšanas modeļa atšķīrās no visām pārējām, un patiesībā, ja mēs tā skatāmies atpakaļ, tad nosaukums Haas, Džīns Haas, protams, Ziemeļamerikā unikāls cilvēks motoru sportā, bet Eiropā Džīns Haas, mēs esam dzirdējuši tikai par viņu pavisam nedaudz, un šī komanda, kas, kā jau teicu, nes nosaukumu Haas, mums asociējās tikai un vienīgi ar Ginteru Steineru. Viņš patiesībā arī savulaik bija tas, kurš Džīnam Haasam iebaroja šo ideju, ka tādā veidā komandu var izveidot. Tas viss sākās patiesībā, tie, kas atcerās, vēl ar tādu projektu kā US Grand Prix, kas tā arī pačabēja, un tur Džīns Haas arī bija, negribās teikt bija klāt, bet katrā ziņā sekoja šiem notikumiem, šim pasākumam, bija aizrāvies ar to ideju, proti ar ideju, ka varētu Formulā 1 būt amerikāņu komanda, bet tieši Ginters Steiners bija tas, kurš pamudināja Džīnu Haasu un pastūma Džīnu Haasu šajā virzienā vēl vairāk, piedāvājot risinājumus un variantu, un kā to varētu izdarīt, jo sākotnēji izskatījās, ka tur varētu klientu mašīnu paņemt no Ferrari, kas diezgan ātri bija tika šāda ideja apslāpēta, un skaidrs, ka pārējās komandas nav ar tādu risinājumu mierā, bet Džīns Haas izdomāja ļoti negribās teikt viltīgu risinājumu, bet diezgan agresīvu, teiksim tā, risinājumu, ko nebija iedomājies neviens līdz šim cits. Komandu vadītājs vai jaunās komandas īpašnieks, proti, kā tiek paņemts viss šīs tā saucamās listed parts, jeb detaļas, kuras drīkst nopirkt vienkārši kā no gluži veikalā, kā no plaukta ieiet un nopirkt no konkurentu vienības. Un, protams, tika paņemts viss maksimālais, ko var paņemt no Ferrari. Klāt tika pielikt Dallara šasija arī virsbūve, līdz ar to kompānija, kas tomēr daudz maz saprot, ko viņi dara, jau gadu desmitiem būvē formulas dažādos čempionātos pēc pasūtījuma. Skaidrs, ka tur nevarēja varbūt cerēt uz kaut kādiem augstākā līmeņa priekš Formula 1 panākumiem sākotnē, bet atceramies, ka Haas nekad galīgie pastarīši nav bijuši, ja neskaitam varbūt šo sezonu, bet tas ir nedaudz cits stāsts. Līdz ar to tas modelis ļoti labi aizgāja, protams, sakaitināja diezgan daudz komandas, arī konkurences Formulā 1 ar šādu modeli, bet pilnīgi noteikti tāda jaunā moda lielā mērā tika ieviesta Formulā 1, ka šādi var komanda pastāvēt. Tā problēma, kas tagad tikai parādās, ka tā ir problēma ir tā, ka komanda neturpināja loģiski attīstīties, jo tas kā sākuma punkts, kā atspēriena punkts, tīri teorētiski varētu būt pilnīgi normāla situācija. Šāds pastāvēšanas modelis. Tomēr Ginters Steiners, es domāju, ka pēdējos 2 gadus, un mēs to varējām ik pa brīdim arī no viņa komentāriem noprast un saprast, pēdējos 2 gadus centās panākt sarunās ar Džīnu Haasu, ka ir tas nākamais solis, ka ir tie ieguldījumi arī no Haas kompānijas, lai pirmkārt tiktu līdz budžeta griestiem, tātad izmantotu to, ko var izmantot maksimāli, un sāktu pamazām tomēr sakārtot to
pamatu apakšā, jo pretējā gadījumā jaunajā Formula 1 čempionāta ērā, kāda tā ir šobrīd, protams, ar budžeta griestiem, ar diezgan solīdām dotācijām, arī zemākajā ešalona komandām, ar to, ka var piesaistīt sponsorus un tā tad finansiālā ziņā tas pamats ir diezgan viegli izveidojams, bet to izdara arī konkurenti, un līdz ar to arī viņiem līdz ar to ir diezgan labs pamats, uz kā būvēt savu attīstību, tad ir tas jādara un ir jāiet uz priekšu, pretējā gadījumā, tu paliec nopakaļus. Tas vecais modelis pie jaunajiem noteikumiem tā īsti vairs nestrādāja, un tas parādījās mums arī pagājušajā sezonā. Haas nebija gatavi un nebija spējīgi konkurēt arī zemākajā ešalonā. Sezonas laikā tā attīstība nebija, arī jaunie uzlabojumi redzējām, ka nestrādāja. Mašīna patiesībā pat nebija galīgi zemē metama, bet tas sniegums tieši sacīkšu režīmā un spēja riepas uzturēt pie dzīvības nebija augstākajā līmenī. Kur tā problēma? Šajā gadījumā es domāju, ka nav man tāda ekspertīze, lai tur izšķidātu sīk un smalki tās problēmas, bet skaidrs, ka tādas acīmredzamākās lietas jau ir saprotams. Vispirms jau un pirmkārt 3 dažādas bāzes, kas ir komandai, kas tik mazai vienībai nevar būt normāla situācija. Ja pat lielās komandas šobrīd, protams, mēģina visu centralizēt, gan dzinēju departamentu, gan šasīs departamentu salikt vienā fabrikā un gluži tāda, lai būtu situācija, ka faktiski pāri koridoram, un tu esi klāt dzinēju departamentā, tad Haas komandai ir lieliska Amerikas bāze, kura faktiski netiek izmantot, protams, Haas komandas Gina Haasa, amerikāņu komandas bāze. Un savukārt ir attiecīgi bāze arī Lielbritānijā, Banburijā un bāze Maranello. Bāze, laikam tas tāds skaļš vārds nosaukt šo bāzi Maranello, bet jebkurā gadījumā tad Ferrari blakus turpat atrodas arī telpas priekš Haas komandas, ko tā izmantoja, un šāda sašķeltība, kā jūs teicat, nekādā veidā nevar veicināt kaut kādu veidu progresu. Tā bija viena no problēmām, ko vajadzētu apvienot. Protams, tas viss maksāja, tas viss prasīja ieguldījumus, un Steiners uz to gāja, bet neatrada pretimnākšanu, nesagaidīja dzirdīgas ausis no Gina Haasa. Un kas ir ar Ginu Haasu šajā gadījumā? Šeit grūti arī viņam kaut ko pārmest ir, jo viņa apātiju attiecībā uz Formula 1 arī diktē tas, kāpēc viņš vispār ir ienācis Formulā 1. Neizskatās, ka viņam tik ļoti interesē čempionāts kā tāds, vismaz šobrīd varbūt vairs nevar būt, viņam mainījušās prioritātes ir, bet tas, ko dara čempionāts priekš viņa kompānijas, viņu absolūti un pilnībā apmierina. Jo tas, ka Formulā 1 ir viena no 10 komandām ar nosaukumu Haas, kas vistiešākajā veidā šobrīd ar milzīgo Formula 1 popularitāti nes Haas vārdu pasaulē un priekš viņa kompānijas ar to ir absolūti pietiekami. Tas arī ir tas modelis, uz ko tad Gins Haas ir gājis, un no viņa pozīcijām raugoties absolūti nav nepieciešami papildus ieguldījumi, papildus investīcijas čempionātā, jo viņam pietiek, ka viņš tur atrodas. Viņam nav vajadzīga tā 8. vieta, 10. pozīcijas vietā. Protams, ir labi, ja tā ir, jo tur nāk papildus naudiņas. Nav tā, ka viņam pilnīgi vienalga, bet lai tāpēc ieguldītu vēl un līstu ārā no ādas un cīnītos par tām pozīcijām, tas nav tik ļoti svarīgi. Mēs varbūt varētu teikt, ka tas ir bēdīgi, un tā ir tāda nevisai laba situācija. Bet, kā jau minēju, tad īpašniekam ir tiesības tomēr pārvaldīt komandu, kā viņš to vēlas. Un šajā gadījumā tas ir viņa modelis. Šobrīd ir jauns komandas vadītājs, Aiju Komatsu. Noteikti būsiet pamanījuši. Aiju Komatsu, viņš bija inženierijas vadītājs, inženierijas direktors, laikam tā var teikt, latviski Haas komandā. Pirms tam patiesībā jau ļoti sen. Viņš uzmanības centrā nonāca gan kā Vitālija Petro sacīkšu inženieris, gan pēc tam arī kā Romēna Grožāna sacīkšu inženieris vēl Lotus komandā.
Toreiz, starp citu, arī labākajos Romēna Grožāna laikos, kad bija tie godu piedestāli Grožānam un daudz nebija arī līdz uzvarām Lotus vienībā. Tā kā viņš ir uzdienējies no sacīkšu inženiera amata līdz komandas vadītāja amatam, ļoti līdzīgi šeit sanāk Andrejā Stellam, McLaren komandas sastāvā, bet es domāju, tās ir tikai manas personīgās domas, man nav absolūti nekādas. Es nepretendēju uz to, ka tā ir taisnība. Es arī gribu sagaidīt nākamo sezonu, proti šo sezonu, lai pārliecinātos, kā tad ir ar Ajo Komatsu kā ar komandas vadītāju, bet man liekas, ka viņš ir šobrīd pārāk dziļā baseina galā ielicis plunčāties, un ka tik nesanāk neliela šaize, ka tik viņam nevajag glābšanas riņķi tur. Jo Ajo Komatsu, un to varēja nolasīt arī pēc šīs oficiālās preses relīze, ko izplatīja Haas komanda, kurā ir citēts Ajo Komatsu, tā vien izskatās un tā vien izklausās, ka viņš ir pateicis Džinam Haasam to, ko Džins Haas gribēja dzirdēt. Proti, ka mēs ar esošo komandu, mēs ar esošajām bāzēm, ar esošajiem cilvēkiem varam izdarīt vairāk. Ja tikmēr Ginters Steiners brauc uz Ameriku un ik pa brīdim prasa Džinam Haasam naudu un saka, ka mēs, lai spērtu nākamo soli, mums ir nepieciešams papildus investīcijas, papildus naudas līdzekļi, ko negrib dzirdēt Džins Haas absolūti. Un ja Ajo Komatsu saka, nē, mēs varam ar šo pašu, kas mums ir, izdarīt vairāk un sasniegt vairāk kādu pozīciju, un mēs pilnvērtīgi neesam to potenciāli izmantojuši, tad, protams, labāk viņš grib dzirdēt to, ko saka Ajo Komatsu. Un, acīm redzot, ka tas ir lēnām veidojies, nav jau tas noticis dienas, ne 2 laikā, ne pēdējās nedēļas laikā, visdrīzāk 23. gada sezonas izskaņas laikā šīs visas politiskās intrigas aizklusēs ir notikušas, Ajo Komatsu ir tēmējis uz šo komandas vadītāja amatu un vietu un pozīciju, un lēnām pilinot visdrīzāk to ir arī sev izkarojis pareizā veidā, pareizā formā. Tā politika ir nostrādājusi. Tāda politika, tā ir pilnīgi normāla lieta, ne tikai Formulā 1. Es domāju, ka jūs arī jebkurā darbietā, kur esat strādājuši, zinat, kādas ir intrigas, kādas ir politiskās aizkulises, ir cīņa par pozīcijām, augstākām, zemākām, tālāk tā joprojām. Tā kā tas nav nekas jauns, nenosodāms, tā vienkārši ir mūsdienās. Man nedaudz ir bāžas par Haas nākotni šādā sakarā, jo es arī piekristu drīzāk Ginteram Steineram, ka tur vajadzīgas ir investīcijas un tas izskatās loģiski, lai spēr to nākamo soli, jo tieši to dara visas pārējās komandas. Un ir grūti redzēt, kā šis modelis joprojām turpinātu strādāt arī nākotnē. Bet, kā jau teicu, Ajo Komatsu ir iespēja parādīt un pierādīt šīs sezonas laikā, ka mēs visi kļūdāmies. Šis ir interesanti patiesībā, jo es domāju, ka viņam būs arī pievērsta milzīga uzmanība šajā sakarā, jo ja mēs šādi pagriežam šo mazo revolūciju, kas notikusi Haas komandā, kuras rezultātā Steiners ir palicis aiz borta, tad es domāju, ka mēs visi skatīsimies uz pirkstiem Ajo Komatsu šogad un tam, kā tad viņš spēja vai attiecīgi nespēja ar esošo komandu, ar esošiem cilvēkiem, ar esošo budžetu tikt pie labākiem rezultātiem. Starp citu par budžetu runājot, ironiskā kārtā, cik tur ironija, cik ne, bet kurš tad to budžetu ir nodrošinājis komandai? Protams, tas ir Ginters Steiners. Patiesībā ļoti daudz lietām jāpateicās Ginteram Steineram. Protams, viņš pats arī ir tā visa rezultātā uzdienējies un grāmatu izdevis un šo Drive to Survive popularitāti ieguvis un, protams, uz tā popularitātes viļņa arī sērfojas, būsim godīgi. Bet, zināms pamats tam visam ir un ir bijis, jo kurš tad to komandu noturēja virs ūdens Covid laikā, jo atceraties, ka tieši par Haas tika runāts visvairāk, ka šī komanda var neizdzīvot Covid, ja turpināsies tā krīze pietiekami ilgi. Tur, protams, arī Liberty nāca aizkulisēs palīgā visām vienībām, bet Steiners meklēja, grozījās, riktējās, tā pati Mazēpina lieta,
un Uralkali, protams, arī nauda, Miks Šumahers, tur arī nauda no sponsoriem, un visādas dīvainas reklāmas kampaņas, bet kaut kā viņi izgrozījās cauri šiem grūtajiem gadiem, daudz maz nostājās uz kājām, un pēc tam uz savu popularitātes rēķinu Ginters Steiners tieši tā, ne jau Haas komanda ir tā, kas pievilina jaunos sponsors un jaunās kompānijas, ka tās tagad grib ļoti Haas ar Haas asociēties. Nē, tas vairāk interesē tieši Gintera Steinera vārds un personība sakarā ar šo Drive to Survive, un tas pats MoneyGram, kas ir amerikāņu kompānija, tā ir piesaistīta pateicoties Steinera pūlēm. Vai tagad būs iespēja šo un citus partnerus noturēt komandā, arī pēc viņu esošā līguma beigām? Tas arī ir diezgan liels jautājums. Turklāt, kas ir interesanti, tad Steiners patiesībā sanāk trešais šobrīd visilgāk strādājošais komandu boss. Atcerieties, mums te pirms gada bija komandas vadītāja pļaujas laiks, visi tika nopļauti diezgan īsā laika sprīdī. Un kopā ar Horneru un kopā ar Toto Wolfu Ginters Steiners bija viena no tiem, kas strādāja visilgāk. Tagad arī kritis ir Steiners, tā kā palikuši mums ir divi ilgdzīvotāji, redzēsim, kā viņiem veiksies. Atgriežoties pie Haas, protams, arī komentāros ļoti daudz līdzstēju uzreiz pieminēja, ka tas ir īstais brīdis tagad ienākt Formulā 1 Andretti. Un nevelti, protams, visi to pieminēja, jo tiešām no visām pozīcijām raugoties, no visām iesaistītajām pusēm skatoties, tas būtu ideālākais risinājums. Jo atcerieties, ka šobrīd Andretti jautājums joprojām karājas gaisā, joprojām FOM šajā sakarā nav savu lēmumu izdarījuši un nav pateikuši, kas notiks tālāk. Tā ir problēma, kas joprojām ir jārisina. Otrkārt, Andretti savukārt, skatoties no Andretti puses, viņi ir gatavi tik ļoti ieguldīties, ka viņi gatavi tādu 11. komandu taisīt absolūti no nulles visu no tukšas vietas. Šajā gadījumā viņiem tomēr ar šīs potenciāla komandas pārpirkšanu nebūtu gluži tukša vieta. Protams, tās nebūtu ārkārtīgi augsta līmeņa bāze un instrumenti un tā tālāk, bet vismaz kaut kas, ar ko sākt un ar ko sākt operēt, un nebūtu jāsāk absolūti no nulles. Un cena, interesanti, es tieši pastījos apkaļ, kādu laiku bija Forbes novērtējuši visas komandas, tas bija kādu pusgadu atpakaļ, tā kā varbūt tā vērtība tagad ir atkal pamainījusies, pieļauju, bet, jebkurā gadījumā kaut kas, ar ko varam orientēties, tātad Haas vērtība bija 780 miljoni ASV dolāru, tātad iedomājieties, šobrīd bija laiks atpakaļ, ka vadošās komandas, varbūt ne pašas vadošās, bet vidus ešelona komandas tika vērtētas uz 300 miljoniem ASV dolāru, tad šobrīd pati švakākā komanda, kas pati visu ņem no citas vienības un pērka, tās vērtība ir 780 miljoni. Tā kā nav nemaz slikta peļņas diena arī priekš Džīna Haasa šādā gadījumā, bet kas ir interesanti, Džīns Haasa ir uzrunāts šajā sakarā, arī pats Maikls Andretti ir atzina, ka viņš ir runājis ar Džīnu Haasu. Tur gan jāsaka, ka damiem amerikāņiem nav absolūtās labākās attiecības, tur laikam arī Amerika ir diezgan maz dīķis, un viņi savā starpā jau paspējuši tur viens otru sakaitināt, ļoti iespējams, taču, biznesmeņi paliek biznesmeņi, var nolikt varbūt savstarpējās domstarpības malā, un ir Andretti jau runājis ar Haasu, un Džīns Haas ir teicis, ka viņu īsti neinteresē pārdošana, tas arī bija kādu laiku atpakaļ, tā situācija un šī atbilde, varbūt tagad kaut kas ir mainījies. Galu galā cena ir mainījusies viennozīmīgi pēdējā gada laikā. Un arī, kā jau teicu, tagad tā situācija ir jāizlem, ko tad tālāk kādu ceļu attīstības iet Haas komandai. Iespējams, ka sākoties sezonai un brīdī, kad Džīns Haas redzēs, ko Ajo Komatsu var izdarīt kā komandas vadītājs vai ko nevar izdarīt, un ka tā komanda varbūt iet nedaudz strupceļā, tajā brīdī lēnām viņš arī nosvērsies par labu šim pārdošanas procesam, jo tiešām, kā jau teicu, tad mums visiem tas būtu
diezgan labs risinājums, jo par šo jau es runāju iepriekš, tad es arī neredzu lielu pievienoto vērtību Haas komandai šāda veida tipa projektam vēl ar visu Ginteru Steineru. Es neredzēju, ja salīdzinām mēs ar Andretti un ko sola Andretti ienest un ievest Formulā 1. Nu, un es domāju, ka līdz ar to arī, protams, Formula 1 un Liberty mēdī, kā jau teicu, te nošaut uzreiz divus zaķus ar vienu šāvienu, proti atrisināt problēmu ar Andretti, kas šobrīd ir samilzusi un atteikt ir grūti, bet paņemt arī negribās un dalīt visu uz 11 daļām, bet šeit mēs švakāko komandu upgradeojam un uztaisam viņu par kārtīgu amerikāņu projektu, iespējams ar amerikāņu pilotiem, ar lielām ambīcijām un galā ar vēl vienu arī dzinēju ražotāju. Tā kā es teicu, no visām pusēm ir labumi. Un iespējams, ka būs līdz ar to arī kaut kāda veida spiediens, tieši netieši papildus finansiāls un tā tālāk uz Gīnu Haasu arī no Liberty mēdī. Tā kā iespējams pa visiem tur izdosies viņu pārliecināt. Nu, tas ir par īsumā, pavisam īsi par Haasu situāciju. Ļoti interesanti būs paskatīties, ko darīs komanda tālāk, jo šeit skaidrs, ka viņiem ir arī līdz ar to iztrūkums tehniskajā departamentā. Atceramies, ka ir aizgājis no komandas arī Simone Resta, kas bija no Ferrari piekomandēts Haas komandai, tāda tehniskais vadītājs. Tagad vēl viens tehniskais cilvēks, Ayoko Matsu, kļuvis ir par komandas vadītāju, un viņš gan, es domāju, arī ieņems līdzīgu lomu kā Andreas Stella McLaren komandā, un tur vēl vajadzīgi ir cilvēki, tātad, kas administrīvo pusi vada, bet kas būs tie cilvēki, kā tas tiks darīts, vai tie tiks ņemti no malas, vai tie tiks paaugstināti no iekšienes. Nu, tas arī, es domāju, ka dos tās indikācijas par to, kādā virzienā tad taisās iet Haas, vai tiešām saņemties, piepūst vaigus un pacelt to smagumu un kļūt par kārtīgu Formula 1 komandu, vai tomēr tur veģetēt un plūst pa straumi un paņemt visu, kas vēl ir ņemams, bez maksas, bez maz, un pārējo, pēc pārējā nemaz netiekties un nemēģināt. Tā, tik tālu par Haas. Vēl ir pāris interesantas lietas un pat ļoti interesantas lietas, kas ir šīs dienas tematā. Es varbūt tās mazākās lietiņas atstāšu uz beigām, jo varbūt aptrūks tas laiks, bet vēl viena ļoti apjomīga tēma, kas pamazām arī nobrieda, kas būs svarīga un būs interesanta. Es domāju, visas šīs sezonas garumā ir proti Formula 1 īpašnieku Liberty mēdīja un attiecīgi FIA savstarpējā cīņa par varu. Šo cīņu par varu es ik pa brīdim esmu pieminējis arī gan komentējot pagājušā gadā, tādā veidā skaidrojot visas šīs dīvainās izdarības no Binsolājiem puses, no FIA prezidenta puses, no FIA puses, kaut kāda veida lēmumus, kas tiek pieņemti. Pēdējais no tiem pavisam nesen atceramies, protams, arī Toto Wolfa un Sūzijas Wolfas apvainošana kaut kāda veida dienesta stāvokļa izmantošanā no FIA puses, netiešā veidā. Visi šie izgājieni, kurus vairs pat nemēģināšu atcerēties un visus saskaitīt un uzskaitīt, bet gan jau, ka jūs paši nojaušat, pa ko ir runa. Visi šie izgājieni lielā mērā liecina par to, ka Mohameds bin Sulaims nav apmierināts ar esošo situāciju, kādā ir FIA tieši politiskajā ziņā, un līdz ar to pirms nākamā Konkordijas līguma sarunu sākšanās, pirms tiem dančiem, riņķa dančiem, kas notiks ap nākamo Konkordijas līgumu, ir skaidrs, ka viņš mēģina izsist sev kaut kādas papildus trumpjus, papildus iespējas kaut ko panākt vairāk nekā tas ir šobrīd. Un šeit ir jāizstāsta, es domāju, ka lielai daļai līdzutēji nav īsti skaidrība, kā operē un kā savā starpā šeit tiek sadalītas ietekmes sfēras šobrīd vismaz starp Formula 1, starp FOM, proti, tad sauksim, lai būtu skaidrība, tātad Formula 1 management, kas ir Liberty mēdī kā īpašnieku organizācija, kas pārvalda Formula 1 čempionātu, un FIA, Starptautiskā automobīļu federācija, kas ir kā, teiksim, regulators. Un šeit ir, šo es arī esmu pieminējis, ik pa laikam jāatkāpjas atpakaļ uz 2010. gadu, kad FIA savulaik vēl
Maks Moslīs, Bernis Eklstons pārstāvēja attiecīgi vienu un otru pusi. FIA uz 100 gadiem noslēdza līgumu un iznomāja Bernijam Eklstonam, viņa kompānijai toreiz tiesības, finansu tiesības, tātad uz Formula 1, jo Eiropas Savienībā bija jauna likuma, kad regulators vienlaicīgi nevar būt īpašnieks un finansu pārvaldītājs, tātad, lai šo likumu nevis apietu, bet lai pakļautos šim likumam, tātad uz 100 gadiem šīs tiesības tika iznomātas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka FIA šobrīd nevar tiešā veidā iejaukties finansu lietās Formula 1 čempionātā. Savukārt esošie īpašnieki Liberty Media, viņi jau, kuri īpašnieki pēc kārtas mums pirms tam bija CVC Capital, atceraties vēl no Bernie Eklstona nopirkt šīs tiesības, un Liberty Media arī tikpat labi var pārdot tālāk šīs tiesības. To ir iespējams darīt, to var darīt, bet FIA nevar būt šo finansu tiesību īpašnieks, bet FIA ir saglabājis savu pozīciju, tāda, kā jūs teicat, kā regulators, kas ievieš likumus, ievieš noteikumus, kontrolē šos noteikumus gan trasēs, gan tehniskos noteikumus formulām, tā tālāk tā joprojām. Bet kas ir noticis, un noteikti to ir varbūt daudz arī palaiduši garām, jo diezgan klusu tas viss notika kādus gadus, jau 3-4, nedaudz pat vairāk izskatās, 3-4 gadu apkaļā. Notika tad iepriekšējais FIA prezidents, kas bija Žans Tots, kurš īpaši daudz nejaucās Formula 1 lietās, un patiesībā Bin Sulaims varētu nedaudz no viņa pamācīties, jo mēs esam tikuši pārmaiņas pēc pie ļoti, manuprāt, atbildīgiem Formula 1 īpašniekiem. Protams, tur var arī viņiem kaut ko pārmest, varbūt pārlieku amerikānismu, Liberty un kaut kādā veidā tiekšanos pēc pārāk daudz tur posmiem varbūt sezonā, bet tās ir nianses un tās ir detaļas, par ko mēs varam strīdēties, un tur būs gan jau pretestība no komandām, un komandas kaut kā mēģinās pie tīrās sirdsapziņas noturēt to Liberty Media, bet no FIA puses, tāda, kā jau teicu, pirms kādiem 3-4 gadiem, Žans Tots savulaik noslēdza līgumu ar jauniem īpašniekiem ar Liberty Media par to, ka FIA atsakās no jebkāda veida ietekmes ne tikai finansiālā ziņā, bet arī likumdošanas ziņā, un to visu atstāja FOM ziņā. Savukārt FIA ir tiesīgi tikai pārvaldīt, par to FIA saņem sezonā ļoti solīdu naudu. Šī solīdā nauda publiski netiek izpausta, bet tiek ziņots, ka tas ir vismaz ap $100 miljoniem gadā. Tātad FIA no Liberty saņem čeku par, pieņemsim, 100 miljoniem gadā un kontrolē visus tos noteikumus, ko FOM izdomā ieviest. Tātad tā nav FIA, kas izdomā, kādi mums būs tagad cik colu riteņi būs un kāda būs aerodinamika un vispārējais. To izdomā FIA, protams, konsultēties ar komandām un motorsporta padomu, pēc tam attiecīgi jau to ratificē un ievieš dzīvē un kontrolē caur FIA visu aparātu, cilvēku aparātu un tehnisko nodrošinājumu tā tālāk tā joprojām. Ar šo lomu izskatās, ka Mohameds Bin Sulaims nav īpaši mierā ne tikai ar lomu, iespējams, ka nav mierā arī ar finansēm, jo ik pa brīdim arī tur ir runa, ka jāpaceļ ir, atceramies, šīs maksas par pārkāpumiem, tātad soda naudas, gan dalības maksas pa punktiem, tā tālāk, tā kā tas viss arī ir norāda uz to, ka Bin Sulaims meklē papildus ieņēmumus FIA. Tātad viņš ne ar lomu ir mierā, ne īsti arī ar finansēm mierā. Un kā jau teicu, tas tiek viss darīts tikai tādēļ, ka tuvojas jaunais Konkordijas līguma noslēgšanas laiks, proti ar 26. gada sezonu jāstājas spēkā nākamajam līgumam, parasti Konkordijas līgums tiek noslēgts uz 5 gadiem, ir gadījumi, kad bijuši tikai uz 3, kad tam ir jāsakrīt ar kaut kādu tehniskās revolūcijas, teiksim tā, datumu, jo daudz komandas nezin, vai viņas ir gatavas gluži tagad gan šajā tehniskajā ērā, gan nākamajā tehniskajā ērā parakstīties un piedalīties čempionātā, līdz ar to parasti tas iet soli ar kaut kādiem tehniskām pārmaiņām, ar jauno dzinēju ieviešanu. Līdzīgi arī šajā reizē tas ir, ka 26. gads ir laiks, kad mums jaunie motori
nāk iekšā līdz ar to līdz tam laikam, tātad komandas līdz 25. gada izskaņai šīs komandas, kas ir parakstījušās iepriekšējā Konkordas līgumā, un tagad notiks sarunas par nākamo Konkordas līgumu. Konkordas līgums tad regulē attiecības gan starp Liberty Media, FOM, tātad no vienas puses, FIA no otras puses un visām komandām no trešās puses. Tātad tāds trīspusīgs, apjomīgs, sarežģīts līgums, kas regulē visas attiecības. Kas šeit notiek, kāpēc es visu par šo stāstu? Noteikti tas, ka ik pa brīdi mēs dzirdam runas, vai vispār FIA ir vajadzīgs priekš Formula 1 čempionātu. Un, protams, runas ir tādas, ka vai būs atdalīšanās no FIA. Šobrīd netiek skaļi par to runāts, bet tik pa brīdim aizklausies kaut kāda tāda informācija parādās, un tas savukārt, es domāju, arī ir vistiešākajā veidā jau no Liberty Media pamudināta runāšana, atgādināt FIA, lai viņi nesprēgā pārāk daudz, ka patiesībā aizdomājieties nedaudz, ka mums jūs nemaz īsti nevajag. Mums šobrīd ir ļoti spēcīga finansiālā puse. Mūsu pusē turklāt ir visas 10 komandas, kas ir liela atšķirība no tā, kas agrāk bija šajās politiskajās cīņās un politiskajos cīniņos, kas bija iepriekšējos gados, iepriekšējās 10 gadēs, kur Formula 1 komandas bija tam visam pa vidu un stīvējās starp FIA un starp Formula 1 menedžmentu, un Bernie Ecclestone un Ecclestons vilka te uz vienu pusi, uz otru pusi, un arī tur izmantoja komandas pa vidu kā tādu politiskos bandiniekus. Atcerieties kaut vai šo pašu Brown GP filmu dokumentālo, tie, kas skatījās iekš Disney+, tie noteikti atceras arī tur tieši šīs epizodes ar Braunu komandu un Rossu Braunu, kā tā tika izmantot šajā politiskajā spēlē, īsti nesaprotot, ka tiek izmantota. Tad šajā reizē viss ir diezgan vienkārši, un visas 10 komandas ir nostājušās kopā ar Liberty Media. Protams, viņiem arī savā starpā tur ir kaut kas, ko dalīt, un ne jau tur absolūtā vienotība ir, bet šajā cīņā ar FIA un pēdējā epizode ar Toto Wolfu un Suzy Wolfu arī uzskatām parāda. Atcerieties, tur bija preses relīze, 10 absolūti identisks preses relīze, kas atbalstīja Toto Wolfu un Suzy Wolfu arī no Red Bull komandas, kas ir tiešie pretinieki un nesamierināmi sāncenši. Tad tas parādīja arī FIA, ka šeit viņiem nav šobrīd šajā ziņā spēka pārsvara, ka visas 10 komandas ir vienotas kopā ar Liberty un nevelti. Skaidrs, komandas arī redz, ko Liberty ir izdarījuši Formula 1 labā, cik ļoti ir nostrādājis tas plāns, ko Liberty ir izstrādājuši un kā ir mainījusies komandu vērtība. Un skaidrs, ka viņi saredz, kurā virzienā ir jāiet un kas ir jādara. Un FIA šobrīd mēģina iejaukties šajā visā procesā un izsist sev veiksmīgāku, labāku līgumu uz nākamo termiņu. Un Bin Sulayms ir galvenais iniciators tai visā. Pa vidu tam visam vēl pirms jaunā gada un ap jauno gadu arī vairāki augsta līmeņa cilvēki pameta FIA tehniskie cilvēki, kas arī liecina, ka tur ir arī iekšējais dumpis uz kuģa un skaidrs, ka nav viss kārtībā FIA sistēmā. Un mēs daudz arī esam iepriekšējā gadā kritizējuši par kaut kādu veidu lēmumiem un izgājieniem, un šeit ir tā divējāda lieta, jo FIA ir arī ļoti daudz labas lietas darījuši. Mēs nevaram tagad teikt, FIA tāds lamuvārds mums reāli sanāk bezmaz. Tā gluži arī nav. No drošības viedokļa es vēlāk šajā pašā podkastā es pieskaršos arī rallija tēmai, un tur arī viena lieta tieši šajā sakarā, bet atgriežoties vēlreiz pie Formula 1 un Liberty un visas šīs situācijas, tad kas notiktu, ja FIA atdalītos, pareizāk sakot, ja Liberty ar komandām atdalītos no FIA un uztaisītu alternatīvo čempionātu? Patiesībā nevienam no jums un arī man tas nepatiktu, un nepatiktu tas arī īsti komandām, nepatiktu tas īsti Liberty, un vismazāk patiktu tas FIA. Principā šāds scenārijs par alternatīvo čempionātu ir vissliktākais variants, kāds var būt, jo zaudētāji būs visi, un teikt, ka jautājums, kurš būs lielāks zaudētājs. Pēc visas spriežot ir teorētiski, cik mans prātiņš velk izprast to visu, tad FIA būs vislielākie zaudētāji, jo FIA
to pašu finanšu sakarā tomēr ir ļoti atkarīgi no Formula 1 čempionāta. Citi čempionāti tikai tērē, nevis nes iekšā. Tātad tas aparāts, funkcionāru aparāts ir jāuztur kaut kādā veidā, un tas, protams, prasa naudu. Un Formula 1 to šobrīd faktiski apmaksā. Ja nebūs Formula 1, tur tas viss juks pa vīlēm, un lielā mērā FIA nespēs pildīt savas funkcijas citos čempionātos. Tā reorganizācija, kas būs nepieciešama ar Formula 1 aiziešanu, un es domāju, ka tas būs milzīgs citiens. Man pat grūti iedomāties, kā tas ir izdarāms. Bet zaudētāji būs arī Liberty un komandas. Nedomājiet, ka nebūs zaudētāji. Pirmkārt jau nebūs tāds čempionāts F1, jo tiesības savukārt tur pieder FIA, tātad FIA Formula 1 World Championship. Tāds nosaukums nebūs, un tas jau bija iepriekšējais, kad tika domāts par citiem veidiem, par citiem variantiem nosaukumiem. Kā saukt to. Otrkārt, šobrīd tie līgumi, kas ir saslēgti ar organizatoriem, ar trasēm visām, arī ir saslēgti caur FIA, un tas nozīmē, ka tie būs visi jāpārslēdz, un cik tad tās visas trases, visi organizatori būs gatavi attiecīgi uzgriezt muguru FIA un attiecīgi jau pievienoties Liberty. Protams, ka liela daļa būs, bet vai visi, un tas ir milzīgs process, laiku tas paņems, nervus un noteikti arī iecirtīs čempionātam kopumā. Un vēl nemaz nerunājot par to, ka, kā jau teicu, FIA tomēr savu funkciju pildīja, šā vai tā vai citādi, bet pildīja, proti visa kontrole, drošība, tehniskā daļa, trašu, pārbaudes, vispārējais, tas bija FIA pārvaldībā, tas būs jādara Liberty, un tur vesels aparāts ir jāizveido, pirmkārt jāizveido, jāapmāca un jāuztaisa, un tas ritenis jāiegriež. Tā kā nevienam, kā jūs teicat, nenāks pa labi, ja šeit kaut kas alternatīvs tiks veidots, un patiesībā jau nav te nekāda milzīga konflikta, ja tā godīgi saka. Tas jāsēžas ir visiem pie sarunu galda, un vienkārši konstruktīvi tai lietai jāpieiet, un tās lietas ir jāsakārto. Tā problēma lielākā vienmēr ir ar to, ka kas stājas konstruktīvām sarunām ceļā, protams, tas ir ego. Un attiecībā par ego Muhamedam bin Sulaimam, tas ego ir ojojoj. Ne tas vien. Un tā varētu būt liela problēma šajā sakarā. Stefano Domenicali, kā cilvēks no Liberty puses, kas ir nolikts pārvaldīt un regulēt tagad to visu, pilnīgi noteikti ir daudz izskolojies politiskās lietas caur Ferrari komandu, un tagad arī, protams, strādājot pašā augstākajā līmenī, taču skaidrs, ka viņam arī ir savs ego, varbūt viņš nebūs tik ļoti ieciklējies uz to, lai pilnīgi noteikti noliktu malā objektīvās lietas, kas ir jāizdara, un tagad tikai pakļautos savu ego prasībām, bet nav gluži tā, ka viņš ir gatavs locīt muguru bin Sulaim priekšā, un tur es domāju, tās sarunas ies augstos toņos, jebkurā gadījumā, taču es ceru, ka tas veselais saprāts ņems virsroku, un kā jau teicu, tad pierodiet, dārgie draugi, dārgie līdzjutēji, pierodiet pie tā, ka būs mums ik pa brīdim šāda veida izgājieni no bin Sulaim, iespējams arī no Liberty mēdīja, no Formula 1 čempionāta puses, proti šīs spēka demonstrējumi, jo, kā jau teicu, tuvojas šis konkursa līguma pārslēgšana, un ir jāmēģina šobrīd katrai pusē kaut kā tās savas kārtas pastiprināt un tie trumpi atrast. Bet, kā jūs teicat, tie trumpi izskatās vairāk ir pilnīgi noteikti Liberty, un tāpēc tik izmisīgi tur bin Sulaims cenšas kaut ko lietas labā darīt. Tā, tas tik tālu divi temati izrunāti. Vēl viena lieta, vēl viens jaunums, kas mums bija pēc jaunā gada, proti Stake F1 Team. Jau daudz joks redzēju, no angļu valodā tur vispār iet uz urā, Stake F1 Team un attiecīgi KIK ir nosaukums šasie, tātad es runāju par Zauber komandas jauno nosaukumu, un latviski arī Stakes tiek iesaistīts šajā nosaukumā, un, protams, man tas izraisa smaidu nedaudz, un es jau iepriekš šo situāciju nedaudz aprunāju stāstā par komandas biedru dueļiem podkāstā, ko mēs taisam ar Robertu priekš Patreon, un būs otrā daļa, starp citu, arī uz nākamo nedēļu. Ļoti, ļoti interesanti tur komandas biedru dueļu intrigas aplūkojam, bet
Par steiku es atgādināšu vēlreiz to situāciju, kāda tā ir. Tas nav nekas dīvains vai nenormāls, ka, protams, komanda pārdod šīs nosaukuma tiesības sponsoram, šajā gadījumā steik kompānijai, kas ir betting kompānija, plaša profila, laikam. Kick, starp citu, ir online streaming, tātad online vietne. Nemāku pateikt latviski, ko viņi dara īsti, bet viņi arī ir saistīti ar steiku, tā kā tur ir zem viena jumta, vai nu tā ir kaut kāda veida filiāli, vai ar kaut kādiem partneriem saistīti, es tā precīzi nezinu, bet savā starpā saistīti, jo mēs redzēsim atsevišķos posmos šajā sezonā, ka Stake F1 Team mainīs nosaukumu, jo ir valstis, kur ir aizliegta šī reklāma, vismaz tik brutāli to reklamēt, un tur Kick attiecīgi jau būs komandas oficiālais nosaukums, kā tur būs Kick F1 Team vai nezinu, tur skatīsimies. Lai nu kā, tad mēs varam pasmieties, mēs varam pasmaidīt, no otras puses atceramies, ka pirms tam jau arī nebija Sauber, pirms tam bija Alfa Romeo, skaidrs Alfa Romeo un Formula 1 tas ir pavisam kaut kas cits, ir vēsture, ir auto industrija un tā tālāk, un vairāk cieņu izraisa, bet no Alfa Romeo, no kā kompānijas un kā viņa tehniskā ieguldījuma tur bija absolūta nulle, tur nebija nekas, viņi tieši tādā pašā veidā kā Stake bija nopirkuši daļas komandā, nevis daļas, bet nopirkuši tiesības komandai saukties šajā vārdā. Līdz ar to, nauda no viņiem, nauda no šitiem. Pa lielam, kur ir tā atšķirība? Negribu līst šajā tēmā absolūti iekšā, bet es tikai gribu atgādināt visiem, ka lai cik mēs ļoti gribējām, vismaz es domāju, ka daudz līdzstēja redzēt Sauber vārdu, atgriežamies vismaz šajos 2 gados, kamēr mēs gaidām Audi ienākšanu, tomēr, ja Stake ir nopirkuši vietu, nosaukumu un samaksājuši lielu naudu, kas ļauj attiecīgi šo Sauber komandu pirmkārt uzturēt, otrkārt attīstīt, tad mums ir jāsaņemās un jābūt tik daudz spējīgiem, kā vismaz šo komandu saukt pareizajā vārdā, jeb Stake F1 Team. Tā kā pierodiet, sāciet to tā saukt, protams, vienmēr sakam Stake F1 Team, padomājam Sauber. No otras puses nedaudz ieiešu sevi pretrunās, jo nav jau tā, ka tas mums tikai kā līdzstējiem gribētos Sauber, atgriežās tur Pītera Sauber komanda tā tālāk. Es domāju, ka jaunajā Formula 1 čempionāta ērā, kad ir šīs frančīzes, šis frančīzes modelis tiek ieviests arī Formulā 1, ka mums ir 10 komandas slēgtais klubiņš un katra komanda ir ar savu vērtību, tad, manuprāt, šajā biznesa modelī nosaukuma vērtība vai identitātes vērtība ir ļoti svarīga. Un Sauber, tieši tāpat kā Williams, kā atceramies, netika mainīts nosaukums, un Williams paliek Williams, un tas bija pareizais lēmums, un izcils lēmums, man liekas, no Dorilton kapitāla jaunajiem īpašniekiem, tad Sauber ir vērtība Formulā 1, un Sauber ir nosaukums ar svaru Formulā 1. Tā kā to nevar par zemu novērtēt, un es domāju, ka to nevajadzēja palaist tomēr tik ļoti pašplūsmā, bet tās manas domas. Lai nu kā, 2 gadi tagad ar Stake F1 Team nosaukumu, tur es saprotu, ka Stake kā kompānija pietiekami moderna, jauna, naudas ir, tā kā tur mēs redzēsim, es pieļauju, ka diezgan plašas aktivitātes mārketinga jomā un varētu būt diezgan interesanti visādi pasākumi. Tas nav slikti, tātad Sauber komanda izklaidēsies pa citu naudu, respektīvi tā. Otra lieta, kā jūs teicat, nāk iekšā nauda, kas ļauj komandu uzturēt, ne tikai uzturēt, bet varbūt arī attīstīt pirms Audi ienākšanas, tomēr šeit tas viss rada nelielas bažas attiecībā par Audi, jo, mums būs 2 gadi ar tagad Stake, un mēs varam tos izbaudīt, bet patiesībā es visu laiku skatos uz priekšu uz to 26. gadu, kad ienāks Audi ar saviem dzinējiem, ar savu komandu, un ar katru brīdi mani pārņem lielākas bažas, jo es ļoti gribu, lai Audi izdodas. Ne tāpēc, ka man tagad viņa mīļākā kompānija vai kaut kas, nē, vienkārši ienākšana, šādas kompānijas ienākšana, beidzot Volkswagen koncerna kompānijas ienākšana, protams, gribētos, lai izdodas, lai tas ir labs piemērs un izdevies stāsts, jo tas nāks pa labu visiem pilnīgi noteikti. Mums arī vēl viena spēcīga komanda būtu vajadzīga, vēl viens spēcīgs ražotājs arī kopējā intrigā. Bet tas, kā vismaz pagaidām un līdz šim to Audi ir savu ienākšanu gatavojuši, tas rada ļoti lielas bažas, jo tas laiks, kas paiet, lai uzdzītu vērtību, uzdzītu
jaudu tai komandai, ieliktu pamatus pareizos. Tas laiks ir ļoti ilgs, tas nenotiek šitā. Un šeit Audi nedara absolūti neko. Proti no viņiem ieguldījumi nav bijuši komandā absolūti nekādi. Viņi šobrīd ir jau kļuvuši vismaz pēc līguma sanāk, tātad šis ir 2. gads, viņiem jau 50% īpašnieki komandā, bet es ceru, ka šīs sezonas laikā tas varētu mainīties un ka viss būs labi, bet pagaidām tie ieguldījumi Zauber komandas Hinvillas bāzē nav nekādi, un Audi faktiski dara tikai to, kas ir bijis jādara attiecībā uz dzinējiem, un savus dzinējus turpina darīt, un tur it kā viss iet pēc plāna, bet tā problēma ir tā, ka atceraties pēdējā gada laikā, kas ir mainījies. Mainījies ir tas, ka Formula 1 ir jauni noteikumi stājušies spēkā, ko izdīca lielā mērā tieši Williams un James Wolfs. Viņš kā viens no skaļākajiem ruporiem tur bija, proti, ka mainās mazajām komandām šis kapitāla ieguldījuma apjoms. Mazajām komandām lielāks, tātad vidēja ešalona komandām tāds vidējš un lielajām komandām vismazākais. Un tas kapitāla ieguldījuma apjoms, arī tur ir slīdošais grafiks, tur ir diezgan sarežģīti, tieši tāpat kā budžeta griesti. Tas vēl ir atsevišķi no budžeta griestiem šī budžeta sadaļa, bet ir palielinājies mazajām komandām, kur arī Zauber ir iekšā pa 20 miljoniem gadā, tā rupi to pavalkot. Tas nozīmē, ka ir potenciāli iespējas Audi vēl 20 miljonus gadā papildus ieguldīt. Jo te nav runa par to, ka tur Audi būtu jātaupa nauda vai tā tālāk. Skaidrs, ka tas projekts dārgi maksās tā jebkurā gadījumā, un tieši otrādi, ka Audi gribētu ieguldīt lielāku naudu, bet to neļauj budžeta griesti. Taču izskatās, ka Audi to nav darījuši pagaidām, un izskatās, ka tuvākajā laikā to neplāno darīt, un tās bažas, bet tas iemesls varētu būt tāds, ka ir sākotnējais kaut kāds plāns, ko izstrādāja Audi, un starp citu iepriekšējie vēl šī projekta vadītāji no Audi puses, jo tie tagad tur ir nomainījušies. Un šīs izmaiņas, kad vajag papildus naudu, caur šo birokrātisko aparātu, kas ir kompānijā, nespēja iziet tik ātri cauri, netiek tik ātri apstiprināts vai vispār pagaidām netiek apstiprināts, un tas rada bažas. Līdz ar to es ceru, kā es teicu iepriekš, es ceru, ka šī gada laikā mainīsies, un kāpēc pastāv iespēja, ka tas varētu mainīties, jo pirms tam bija arī juridiski iemesli, kāpēc Audi vispār baigi te nevarēja zīmēties. Proti bija tas, kamēr saucās šī komanda Alfa Romeo, arī pēc līguma bija noruna vai atruna, ka Audi ir jābūt absolūti klusiem un klusākiem par ūdeņiem un zemākiem par zāli. Jo skaidrs, ka kamēr maksā ļoti liela nauda Alfa Romeo, neskatoties uz to, ka pēc 3-4 gadiem te ienāks Audi, viņi negrib, lai Audi te papildus zīmējās kaut ko un stāsta, redz, mēs to daram, mēs šito daram un tā tālāk. Tagad tas liegums ir noņemts, jo Alfa Romeo ar šo gadu jau ir pazuduši no skatuves, un tīri teoretiski Audi var krietni vairāk, nopietnāk strādāt gan aizkulisēs, gan publiski, un es ceru, ka tieši tas arī notiks. Jo, kā jūs teicu, katra nokavētā diena faktiski paildzina vēl pa 2 dienām to brīdi, kad tu izcīnīsi potenciāli sev pirmo uzvaru. Tā kā, ja viņi domā 26. gadā ienākt un uzreiz būt tur top līmenim, tad, tā ir nedaudz sapņošana, vēl jau vairāk, ja šos 2 gadus viņi neko nedarīs, lai paceltu komandu. Jo Zauber komanda neaizmirstam bija ļoti tuvu izmiršanai gadus vēl 10 atpakaļ, nedaudz mazāk. Fins Rausings, zviedru uzņēmējs, viņš ar Tetra Pak ir saistīts. Uzņēmējs šo komandu pārpirka un faktiski izglāba no aiziešanas nebūtībā. Tur arī ar Markus Eriksonu, toreiz Eriksons bija kā maks braucējs ar Fina Rausinga atbalstu ienāca šajā komandā un startēja. Starp citu, bet tas ļāva komandai izdzīvot. Un šobrīd joprojām Fins Rausings ir šis otrs īpašnieks, kamēr tas pārpirkšanas process nav beidzies komandā, bet, kā jau teicu, no Audi puses tie ieguldījumi pagaidām nav, manuprāt, ne tādi, kādi viņi varētu būt, un ir jāsāk sakārtot viss pārējais, ne tikai jābūvē savus dzinējus klusībā, par kurus mēs arī neko neesam vairāk dzirdējuši. Protams, grūti tur kaut ko pagaidām vairāk dzirdēt, cerams, ka būs šis plāns, ka bija 25. gadā plāns, ka jau tiks testēts dzinējs kaut kur
trasē, tā kā gaidam. Tā, jā, solīju vēl vienu tēmas ir pārāk daudz, izskatās, ka sakrāts uz šo podcastu, bet viena lieta, ko es gribēju vēl parunāt, tas ir rallijs, lai cik tas dīvaini neliktos Formula 1 līdzstējiem. Iespējams, ka kāds no jums tagad izslēgs podcastu, bet es ceru, ka tomēr tā nebūs, jo šis ir tas gads, kad visiem motoru sporta cienītājiem Latvijā ir jāsāk nedaudz vairāk par ralliju interesēties. Galu galā pie mums vasarā ciemojas VRC, pateicoties Raimonda Strokša aktivitātēm, kurš uz Latviju ir atvedis ne tādas vien augsta līmeņa pasākums, VRC laikam būs augstākais, kas pagaidām ir bijis. Līdz ar to pat, ja jūs varbūt nebraucat klātienē, lai gan es iesaku to darīt, jo rallijas klātienē un augstākā līmeņa rallijas klātienē ir kaut kas īpašs, pilnīgi noteikti. Jūs, ja nebrauc klātienē, varbūt skatīsieties televīzijā, un pat, ja nedarīsiet nevienu, ne otru, tad, es domāju, ka jūs nevarēsiet izvairīties no tā, ka visi pārējie, kas ir saistīti ap motorsportu, kaut ko pļāpās un runās par to, tā kā labāk esiet par to visu informēti. Es arī par to bļaustīšos pietiekam daudz šogad, jo, kā jau teicu, Man ļoti patīk, ka Latvijā ir pirmkārt šāda līmeņa pasākumi. Tas ir ārkārtīgi sarežģīti kaut ko tādu vispirms jau atvest uz tejienu, pēc tam arī realizēt augstā līmenī. Un galu galā, man kā šīs jomas, ja motorsporta jomas pārstāvim, tas ir mans darbs. Tātad, jo vairāk būs šāda līmeņa pasākumi, jo vairāk par to cilvēku dzirdēs Latvijā, jo vairāk lielāka auditorija būs, kas par to interesēsies, un man, protams, arī labāk un interesantāk strādāt. Bet nav jau viss tik jauki un skaisti, un es ieliku arī Twitterī jau šo ziņu par to, kāda ir situācija diezgan bēdīga tieši VRC ar šo Rally 1 automašīnu, un tā nav laba lieta, protams, runāt no manis kā no žurnālista. Pirms tam es pateicu visu šīs lietas labās par mūsu posmu gaidāmo, un tad es sakritizēju VRC, jo galu galā, tas pie mums gaidāms posms, un es te darvas karotes medus mucā sametu. Nav labi, bet no otras puses, es arī nevaru absolūti izlikties, ka viss ir labi un skaisti, un to es domāju, ka visi saprot. To saprot arī Raimonds, to saprot visi rallija cilvēki, arī Latvijā, kas gaida šo pasākumu ļoti, un es domāju, ka arī viņi visi saprot, ka nav viss labi. Rallija čempionātā tieši pašā spicākajā galā, un tas, cik ir dalībnieki šajā Rally 1 klases automašīnām šogad VRC jau ir tam apliecinājums, ir 3 komandas. Es rakstīju 2,5, jo M-Sport komanda tur ar 2 pusēm, jeb ar Fordus pusēm. Šajā gadījumā tur Fords arī nav pilnībā ienācis. Ja nebūtu M-Sport, nebūtu arī Fords ienācis. Tā kā būtu vispār tikai 2 komandas, protams, Toyota un Hyundai. Tas nozīmē, ka ir 6 braucēji, 6 ekipāžas ir pilnu sezonu, un attiecīgi Hyundai un Toyota vēl ir papildus 2 līdz 3 pilotiem un attiecīgi ekipāžām, kas atsevišķos posmos piedalīsies. Arī Rovamperi, kurš izcīnīja čempionu titulu, nebrauc pilnu sezonu. Tā kā, negribās teikt, ka noņem sevi no titula, ja pretendēt lūk, jo tikpat labi varbūt pietiks viņam ar mazāk posmiem, lai to izcīnītu, bet redzēsim. Lai kur ir tā problēma, tad tā galvenā lieta, ko es gribēju izstāstīt, un kā jūs teicu, ja jūs neko nezināt par ralliju, tad esam vienkāršos vārdos. Šoreiz, kur ir tā problēma, neesmu šajā ziņā varbūt sīki, smalki un nesaprotu tik dziļi kā rallija eksperti, un šeit varētu šīs sezonas laikā man ir doma parunāties ar kādiem rallija ekspertiem par šo visu un ko viņi saka, bet cik man tā saprašana sniedz, tad tomēr šeit arī FIA ir sava problēmiņa. Savulaik sava šaizīte notikusi tajā izvēlē attiecībā par VRC čempionātu, un šeit arī tā liela atšķirība starp VRC un Formula 1, kur tieši no vadības, no valdības viedokļa un no schēmas, kā tiek pārvaldīti šie čempionāti, krietni lielāka teikšana šeit ir FIA, un FIA savulaik bija tā, kas teica, ka ir jāiet uz šo Rally 1, lai gan jau pašā sākumā daudzi komandu vadītāji, arī M-Sport, arī tolaik Andrea Damo, kas bija Hyundai komandas vadītājs, es komentēju toreiz, starp citu,
GO3 televīzijā arī rallija VRC, tā kā labi atceros, cītīgi sekoju tām lietām, labi atceros, ka šie cilvēki kritizēja šos jaunos noteikumus rallija 1 automašīnas, ka tās būs par dārgu, ka būs pāri miljonam šī cena pa vienu automašīnu, ka tas nav normāli, ka pa mežiem traucas 1 miljonu automašīnas, kuras, nav nopērkamas normāliem, negribās teikt normāliem cilvēkiem, bet nav nopērkams privātajiem braucējiem, kas varbūt iepriekš pietiekami regulāri parādījās VRC čempionātos un iekodīgi pa brīdim arī mums augstākā līmeņa braucējiem. Šobrīd tādu faktiski nav vispār, jo neviens to nevar atļauties. Un ka tas nav normāli, un šobrīd tas Rallija 2, savukārt nākamais līmenis, kas R5 pirms tam mums bija, tur tās tie apzīmējumi, es domāju, tie, kas nav sekojuši līdz rallijiem, to droši vien jau ir apmaldījušies tanī, ko es stāstu. Bet tas Rallija 2 šobrīd ir tas otrais līmenis, ir ļoti laba platforma, salīdzinoši krietni lētāk, tur ir arī budžeta griezti, uzlika ap 200,000 gadā, tur gan izskatās, ka arī ne visi ir spēj iekļauties šajā visā budžeta grieztos, bet jebkurā gadījumā pastāv iespēja, ka ap šiem tehniskiem noteikumiem veidot arī šo spici ap Rallija 2, atļaut varbūt nedaudz lielāku jaudu un uzlikt kaut kādas papildus aerodinamikas detaļas, un lūk, mums ir uzreiz 20, 30 automašīnas uz starta, daudz ražotāji, kas sagatavo šos Rallija 2 modeļus, tur Lancia, starp citu, nāk atpakaļ iekšā, tur daudz tiešām ir no kā izvēlēties un viss skaisti un labi izskatās, bet šajā ziņā FIA nav gatava iet šajā virzienā, un šeit gan vairāk tieši tie ražotāji, kas jau ir Rallija 1 līmenī, tam oponē. Kas tam mums tur ir tie ražotāji? Hyundai un Toyota tikai mums tur arī ir. Viņiem, protams, savā smilškastītē tur it kā labi spēlēties, lai gan oficiāli viņi saka, protams, vajag vairāk ražotājus un vajag piesaistīt, bet tai pašā laikā to savu deķīti velk uz savu pusi. Tā kā, šeit es domāju, ka tāda stingra, spēcīga mugurkaula nedaudz pietrūkst, kā jau teicu, sākotnēji aprēķini no FIA puses, kas bija, kad tās mašīnas izmaksās 500,000. Es nezinu, kādu kalkulātoru izmantoja FIA, kad rēķināja tās izmaksas, tur nebija. Vairāk kā 2 dārgāk šīs automašīnas izmaksā, un šobrīd ar katru gadu sliktāk ir kļūst. Šī hibrīda tehnoloģija ir ļoti, ļoti dārga. Tas viss galvenā lieta, kas vispār te lika kustēties FIA un mēģināt kaut ko darīt un mainīt tehniskajā ziņā, protams, bija tas moments, kad mums gadus atpakaļ sākās šis neziņas laiks par to, ko tad darīs tālāk autobūves joma kā tāda, kurā virzienā tas ies. Nedaudz pazaudējuši bija to nākotnes virzienu, to nākotnes vīziju. Atcerieties, bija laiks arī, kad Honda aizgāja no Formula 1 čempionāta pirms jau pirms vairākiem gadiem, jo viņi uzskatīja, ka varbūt elektrovirzienā jāiet un ka nebūs tas Formula 1 izvēlētais virziens pareizais. Visi šeit meklēja to savu virzienu, un neviens, es runāju tagad par ražotājiem, un neviens arī īsti nezināja, kas būs tajā 2050. Gadā pēc tiem 20, 30 gadiem, tad kur mēs būsim, ar ko mēs brauksim, ko mēs liesim bākās, vai būs bākas, un kā mēs vispār te tagad dzīvosim. Un līdz ar to skatījās ražotāji uz čempionātiem, čempionāti skatījās uz ražotājiem, un visi mēģināja uztaustīt to savu virzienu. Mums ir elektroformulas, tātad, kas tīri elektro, tad mums ir hibrīda risinājumi, un mums ir Formula 1, kas izvēlējās strādāt nākotnē uz šo iekšzemes dzinēju, kurā ir atjaunojamā degviela un papildus elektromotori, kas iedod pusi no jaudas, kas būs tātad mums 26. gadu šāda tipa dzinējs. Kā jau teicu, daudz citi čempionāti arī meklēja savus identitātes, tos savus virzienus. IndyCar bija viens no čempionātiem, kas nogulēja šo pāreju, un izskatās, ka VRC arī ar savu hibrīdu risinājumu, kas arī bija tā kā nelielam ķeksītim, ka mums tagad ir zaļais risinājums pēdiņās, un ka mums tas pievilinās ražotājs, arī izskatās, ka varbūt nav trāpījuši pareizi, kā bija jādara, kur bija jāiet. Es neesmu tik gudrs, lai to pateiktu, vai bija jāiet arī uz šīm atjaunojamām degvielām, par ko arī tagad tiek runāts diezgan daudz, ka būs mazs turbo dzinējs ar atjaunojamo degvielu un papildus hibrīdu sistēmu un tam līdzīgi tā joprojām. Iespējams, bet katrā ziņā mēs redzam rezultātu, ka nav šobrīd ražotāji ienākuši. Un nevar teikt, ka tas dārgā mašīna, tas 1 miljonu mašīna ir pie vainas, jo patiesībā
neaizmirstiet vienu lietu, ka paralēli vecs čempionātā, tātad hypercar klasē, es tagad mēģinu galvā saskaitīt, cik tur ražotāji, saskaitīsim kopā, bet tur, lai uztaisītu hypercar, tas maksā 3 reizes dārgāk, kā minimums 3 reizes dārgāk, vairāk kā 3 reizes dārgāk, nu vismaz 3 miljoni. Katrā ziņā tur arī, protams, neviens precīzi tos ciparus nesaka, jo šeit jau katrs būvē to mašīnu nedaudz citādi, bet nu, Ferrari tas izmaksājas vairāk kā 3 miljonu uz mašīnu, citiem varbūt nedaudz lētāk. Tātad runa nav par izmaksām, runa ir par to, ko ražotājs dabū atpakaļ no šī čempionāta un cik tad tagad ir vecs čempionātā mums ražotāji. Pavisam ātri, noteikti es kādu aizmirsīšu, bet pavisam ātri tur ir Cadillac, tur ir Porsche, tur ir Toyota, tur ir BMW pastarpināti, bet ir Alpine ar savu projektu, Ferrari jau pieminēja, tad ir, kas mums vēl ir, Peugeot un visu laikam. Lamborghini arī vēl ir. Tā kā, visus pat saskaitīt nevar. Tā kā nav runa par to, ka tikai tas 1 miljonu VRC automašīna ir tas iemesls, kāpēc neienāk ražotāji. Tas ir iemesls, kāpēc varbūt privātie nevar nopirkt, un tas ir pa dārgi priekš privātajiem, ka ir jāiet atpakaļ tajā pārējo klašu virzienā, lai būtu tuvāk krietni tā Rally 2 klase, tā ir Rally 1 klasē, kur nebūtu tik lielas atšķirības ne naudu ziņā, ne arī snieguma ziņā, jo tie 500 zirgspēka Rally 1 automašīnu monstri, skaidrs, ka ar tiem 250 vai cik ir Rally 2, nevar nekādā veidā noķert to Rally 1, bet atcerieties agrāk rallijā vienmēr vecajos laikos bija tāda situācija, ka tas slavas mirklis ir pieejams arī kaut kādam talantīgam privātam braucējam un amatierim. Kaut kādā brīdī, ja viņš trāpa, tur pat es atceros Žils Panīcī savulaik ar otrā līmeņa, otrās klases automašīnām, tas bija ar Citroen, man liekas, ar Citroen asfalta rallijos ar šo kitkāru, ka viņš izcīnīja uzvaru Korsikā un Spānijā. Pilnīgi noteikti varēja iekost un apkaunot, teiksim, tās augstākā līmeņa klases braucējus. Šobrīd tāda situācija vispār nav iespējama, tā kā tur ir tiešām nevis jāveido tā spice pēc iespējas krutāka un nesasniedzamāka, bet tieši otrādi jāiet nedaudz uz leju, jo skatītājs, kas stāv trases malā, viņam īsti nav starpības, vai tur būs 500 zirgi vai tie būs 400 zirgi, tāpat tie monstri ir iespaidīgi, kas nesās un vairāk mēs pievēršam uzmanību arī kā tas izskatās, protams, skaņa būs tāpat labi, bet kā tas izskatās, tad uzliekam tiešām tai Rally 2 klases automašīnai nedaudz lielāku jaudu un uzliekam virsū antispārnus, un viņi izskatīsies monstrozi, tur būs 5, 6, 7 dažādi ražotāji automašīnas, iespaidīgi skati un liels apjoms, tā kā, ir te ko, es domāju, ka uzvilkties rallija līdzekļiem ir te par ko runāt un diskutēt šajā sakarā, tā ir tā lieta, kas, es domāju, nokļūs arī mums uzmanības centrā, un es iepriekš jau teicu par to FIA un iesaisti, un es te šodien kritizēju diezgan pamatīgi FIA, bet tad vienu labu lietu es arī apsolīju pateikt rallija sakarā, tad attiecībā par drošību FIA ir ļoti ieguldījušies, un šeit mēs varam piecelties un aplaudēt viņiem, jo ir vairāki piemēri bijuši pēdējos gados arī rallijā, kur vēl ja ne rallijā, tur traucoties ar milzīgiem ātrumiem starp kokiem, kur ir nopietnas avārijas bijušas, un tas drošības karkas ir pasargājis ekipāžu, un pirmais, kas man nāk prātā, bija Neuvillā, un viņa Hyundai nogāšanās no klīns, faktiski tur vairāks 3 mājas augstumā kritiens, un nekāda vaina, ja mēs tā pastamies, nekāda vaina tiešām abiem ekipāžas dalībniekiem, arī Tanākam ļoti smaga avārija pirms pāris gadiem, Monte Carlo arī tur aizgāja lejā vairākos līmeņos aizā, un viss kārtībā. Tā kā drošības ziņā tur viss ir labi. Jā, tas bija par ralliju, ko es gribēju teikt, protams, tur tā tēma plašāk, un kā es teicu, ir plāns šogad parunāt ar rallija cilvēkiem, jo patiesībā tur rallijā
Nāk virsū arī nākamais termiņš, tieši tāpat kā Formulā 1 arī rallijā, bet, ja nemaldos, tomēr 27. gadā mainās atkal noteikumi, atkal ieviesīs jaunas noteikumus VRC, tur gan pēdējās ziņas es lasīju, ka 80% paliks no esošās rallija 1 automašīnas tehniskajā ziņā. Tas nezinu, vai tas pareizais virziens, katrā ziņā ir plāns, šīs 500 zirgspēku jauda no 1,6 litra turbomotoru plus 100 kW hibrīds. Tāds tas plānojas 2027. gadā. Un plāns to darbināt ar 100% atjaunojamu degvielu. Tā kā vismaz tas ir tas virziens pagaidām. Tātad uz atjaunojamo degvielu, kas varētu uzrunāt varbūt ražotājs. Par Subaru ir runa, es esmu dzirdējis kaut ko, kas Subaru plāno varbūt ienākt, bet tur viņi arī kooperējoties ar Toyota dzinēju jomā varētu to darīt, un redzēsim, vai tas kaut kādā veidā glābs situāciju. Jebkurā gadījumā rallija mēs gaidām. Pie mums, protams, skatīsimies, ko Mārtiņš Sasks saorganizēsies uz šo posmu, uz Latvijas posmu. Turēsim īkšķi par viņu, turēsim īkšķi arī pa visiem pāriem. Jo labi, noslēgumam pēdējā lieta, man tur vēl divas lietas varbūt tādas īsas pavisam būs, bet par ralliju pēdējā lieta ir tā, ka, es teicu 6 ekipāži tikai pilnu sezonu brauc, bet no šīm 6 ekipāžām potenciāli 3 varētu cīnīties par čempionu titulu. Un tas nozīmē, ka rallijā varētu būt diametrāli pretēja situācija, kad tā ir Formulā 1, proti, ka katrs rallijs atsevišķi kā tāds varētu nebūt abnormāli aizraujoši, jo pietrūkst vienkārši dalībnieku, un ja tur vēl kāds izstājās un rallijā izstājās krietni vairāk nekā Formulā 1, tad skaidrs, ka mums tur vadošajā klasē paliek 4, 5, tur, protams, papildus vienmēr kāds nāk uz katru ralliju, jo tagad arī Monte Carlo būs 8 rallija 1 klasē dalībnieki, kas arī, protams, ir ļoti maz, tas ir ārkārtīgi maz. Bet vismaz ir, taču viņiem vismaz cīņā par titulu varētu piedalīties, kādi 3. Kā minimums, jo tas pats teica, Rovampēr nestartē pilnu sezonu, bet arī varētu piedalīties. Tātad Tanāks ir atgriezies, Hyundai, Noivils pilnīgi noteikti, Nevans ļoti iespējams no Toyota. Tā kā, ja 3 visu sezonu, caur sezonu cīnās par čempionu titulu, tad varbūt kaut kur mēs kādā brīdī aizmirstam arī to, ka varbūt katrs rallijs atsevišķi nav tik piesātināts ar rallija 1 automašīnām, un tur nav tas dalībnieku dziļums tajā ziņā. Tā, tas par ralliju. Man patiesībā bija vēl 2 tēmas, tā mēs tiešām absolūti garām ejot, jo ir jau pāris stundai pārunāts, proti Žils de Ferāns ir aizgājis aizsaulē, tas tāds neliels varbūt šoks bija ap jauno gadu arī motoru sporta pasaulē. Žils de Ferāns, viens no tiem braucējiem, kurš iespējams, ka būtu bijis labs Formulā 1, bet tā nopietni viņš tā arī netika pie tādas iespējas. Francijā dzimis brazīlietis, viņš ir 2-kārtais karta čempions un arī savulaik Indy 500 uzvarētājs. Viņš arī savulaik tika 90. gadu sākumā pie testiem ar Williams un bija pat ātrāks par Alenu Prostu. Tajos testos tur gan mainījās laikapstākļi, bet katrā ziņā ir bilde vēl joprojām, par ko Žils de Ferāns, es lasīju par viņu rakstu, un pats Žils de Ferāns bija ļoti apkaunots un kaunējās par šo bildi, jo bija blakus nolikti apļa laiki, tā kā viņa un Prosta apļa laiks, un Prosta apļa laiks bija lēnāks tajos testos, un viņam bija ātrāk šis aplaiks un uztaisīja tādu fotografiju, bet tā situācija bija tāda, ka Prosts brauc no rīta, kad trase vēl bija slapja diezgan, un Žils de Ferāns brauc pēcpusdienā, kad trase jau sāk pamazām žūt, un līdz ar to tas īsti objektīvi nav. Bet kāpēc par Žilu de Ferānu? Es, kā es teicu, nesen lasīju šo rakstu par de Ferānu, un viņam ir viens ārkārtīgi labs citāts par braukšanu pa ovāliem, un to es pierakstīju, gribēju arī jums nolasīt. Tad kā pilots vispār jūtas komfortabli šādos ātrumos, proti ovālos, un tad padoms ir sekojošs. Koncentrējies tikai uz ārējo aizmugurējo riepu, ignorē visu pārējo, jūti kustību, saķeri tikai šai ārējai aizmugurējai riepai un izjūti mašīnu caur šo riepu. Un tas ir tas Žils de Ferāna padoms, ko viņš lēnām ir acīm redzot izkodis šajos ovālos. Viens no ovāla arī speciālistiem bija,
Un, protams, grūti mums ir izprast, ko tas īsti nozīmē, bet es domāju, ka tiem sacīkšu braucējiem, kas ir mēģinājuši ovālos startēt sevišķi no Eiropas, kas nāk, un šādu veidu padomu varētu lieti noderēt. Un otrs cilvēks, ko es arī gribēju vēl tā garām ejot sanāk šoreiz nedaudz pieminēt, ir Rons Denis. Rons Denis arī pirms jaunā gada, kad Britu karaļnams sumina visus savus izcilniekus, ir ieguvis arī sēra titulu, iecelts bruņinieku kārtā. Rons Denis, tur par viņu varētu runāt daudz un dikti. Daudz man te informācijas savākts, es pat nezinu, ko lai jums izstāst. Katrā ziņā viņa ēra sākās no 81. gada un līdz 2016. gadam tieši McLaren komandā, pirms tam viņš bija komandas mehāniķis, viens no mehāniķiem, un katrā ziņā viņš bija cilvēks, kas izmainīja ne tikai McLaren komandu, bet izmainīja Formula 1, tas korporatīvais augsta līmeņa stils, ko ievies Rons Denis, tas pilnīgi noteikti bija augstākais līmenis, ko es esmu Formulā 1 redzējis. Un Formula 1 kopumā vispār tajā laikā, kad es sāku tur arī braukt uz padoku klātienē, kopumā bija augsts līmenis un visi turēja šo latiņu, tad Ronam Denisam tā latiņa bija vēl krietni augstāka. Es ļoti labi atceros iespaidu par motormāju, tieši McLaren motormāju, tas bija Monako, šī pelēkā krāsa, stiklotie logi, milzīga motormāja Monako padokā ostas malā no rīta ceturtdienā vai trešdienā. Ļoti iespējams, ka tā bija trešdiena. Es iegāju šajā padokā, jo toreiz ceturtdienās jau sākās treniņi, tā bija trešdiena, mēdī diena, ļoti agri no rīta. Agri no rīta tur vēl tukšs, viss bija diezgan iegāja padokā. Pirmo lietu, ko es ieraudzīju, bija šī McLaren milzīgā motormāja, tādu, kā es teicu, ar dūmakainiem stikliem, kur cauri neko nevar redzēt, un Rons Denis stāvēja ārā pie šīs motormājas un diktēja, riktēja to džeku, kurš bija uz milzīgām trepēm uzkāpis un slaucīja traipus nost vai tīrīja šos stiklus, šos spoguļu stiklus, un tur trīs stāvu motormāja milzīgi, un viņš riktēja to puisi, un tas vienkārši, man liekas, ka vienā attēlā, vienā bildē parāda to visu būtību, kas bija Ronam Denisam, absolūts perfekcionists kā cilvēks, lai spīd absolūti bez traipa, un šī mājas arī tur man pat bija bail tur iet iekšā, godīgi sakot, jo tāda, es domāju, ka tas arī ir viens no viņa mērķiem bija, es domāju tādā ziņā, ka tu skatoties uz to motormāju un arī skatoties līdz ar to, tas reprezentē visu komandu, tu sajūties maziņš, tu sajūties vārgs pret viņiem. Tā kā tas ietekmē arī konkurentu. Tā zemapziņā viennozīmīgi, jo blakus paskatāmies, tur ir citas komandas, Jordan, jautrība, bet viss tāds pieejams, un jebkurš tur var iet iekšā, atspērt durvis, ar kāju durvis atspērt, un iet šai motormājā, tad, McLaren motormājā man bija bailēt iekšā, un jo tu nekad nezini, kas atvērsies aiz tām spoguļu durvīm, tas tāds psiholoģiski ir tev, tu neko neredzi, kas ir iekšā, tu redzi sevi, ejot iekšā tikai, un tad, kad atverās durvis, tu ieraugi, kas ir iekšā tikai. Tā kā, manuprāt, tas arī tāds psiholoģisks gājiens, tieši tāpat kā Mihails Šumahers taisīja tieši tādā pašā veidā savu imidžu padokā, viņš vienmēr staigāja ļoti bieži bez tēkrekla, rādīja savus muskuļus un tādā veidā, tiešā un netiešā veidā ietekmē arī savus konkurentus un to, kā konkurenti viņu uztver un skatās uz viņu un saprot, un jau zemapziņā viņus noliek pie vietas un jau zemapziņā viņus uzvar jau tādā veidā. Un es esmu bieži šo teicis, bet varbūt tie, kas vēl nav dzirdējuši, tad paskatieties arī uz Mihaila Šumahera fotogrāfijām, tām kopbildēm, kur ir ar visiem pārējiem pilotiem, tad cik bildēs viņš sēž pirmajā rindā un uzlicis vienu kāju uz otras, kamēr vispārējie godīgi kājiņas blakus, tur sēž stāv. Un paskatieties to bildu un uzreiz ir skaidrs, kurš šeit ir boss. Tā kā ļoti interesanti. Labi, paldies!
Paldies, ja noklausījies līdz galam. Atvainojos uzreiz, ka pārbraucu pāri stundai. Es esmu nosolījies, ka parasti būs ap stundu, šoreiz ir stunda, gan arī jau 20. Tā kā paldies vēlreiz, ka noklausījies līdz galam. Jaunā sezona jau tepat aiz stūra ir, kā jau es teicu, mums Patreon lapā Roberta top otrā daļa komandas biedru dueļiem, tā kā tie, kas ir interesēti, noteikti dodieties, apskatieties, noklausieties. Pirmā daļa jau ir publicēta šim podkāstam, otrā daļa būs nākamajā nedēļā. Un arī patiesībā šis podkāsts vispirms tiek publicēts Patreon lapā, un pēc tam jau ar vairāk dienu nobīdi pie tā tiek visi pārējie. Jebkurā gadījumā lēnām tuvojas arī prezentāciju laiks, komandas gatavo savas prezentācijas. Tas nozīmē, ka pavisam drīz jau sāksim vētīt un skatīt un vērtēt jaunos modeļus, jaunos krāsojumus un jaunos plānus un ambīcijas uz jauno sezonu. Uz to gaidot, es domāju, ka varam arī šķirties un tiekamies nākamajos podkāstos.